cilvēks ņemenietis, kurš aizbrauc, dzimis Alkaidā, aizbrauc uz ASV, viņu arestēja uz robežas. Tas ir slavens stāsts, kurš tā brīža neviens ņemenietis, kas ir dzimis šajā pilsētā, viņš neņem pasu pilsētā, viņš brauc uz labs pilsētu, izņem pasu, jo pēdējā gadījumā viņš zina, ka viņam būs problēmas. Jo viņam no amerikāns atver pasu un tur rakstīts, vārds, uzvārds un Al-Qaida, un skaidrs pierādīts. No amerikāņu uzturē tas viss ir vienos vārds. Viss ir skaidrs un tādam viņš, protams, ir noziedznieks. Un lieta ir tāda, ka patiesībā tas viss pasākums, kāpēc arī ir slēgts, piemēram, tā centrālā Ņemenes tūkstneša daļa, tas, kur šobrīd tiek būvēta Sabas ķēniņiem galvaspilsēta, tas arī ir ļoti interesants fakts, bet par to mēs parunāsim vēlāk. Tad tas galvenais iemesls ir vienkārši. Šo te centrālo tūkstnešu daļu, Marikas tūkstnesis tā saucamais, viņi kontrolē Beduīnu ciltis, kurām pieder arī tādas teritorijas, kurās valsts, Ņemene kā valsts, pumpē naftu. Un šīs ciltis, viņas ir kontrolējuši šo teritoriju kopš savvaļieniešu valsts bojājas. Saprotiet, tā mēs runājam par laika posmu, atceramies vēlreiz to, ko es teicu par šo vēsturisko atmiņu. Tad viņi atcerās un dzimts un savu plānu ietvaros, viņi zina, ka šīs ir viņu zemes kopš 3000 gadiem. Un šobrīd valsts pumpē tur naftu, un valsts jebkurā gadījumā ir ārējais spēks. Un viņi vēlas par to saņemt kaut kādu loģisku piķi. Naudu grib saņemt par šo tēmu. Un arābam ir viena lieta, ka jebkurā gadījumā, kā mēs labi zinām, tad ir 3 ļoti grūti naudas lietās, teiksim, kustināmas etniskas vienības. Ir grieķi, ir kopti, tie ir grieķi, tie ir ebreji un arābi. Nu, grieķi ir visskarbākie. Ebreji ir otrs skarbākie un arābi ir trešais skarbākie. Un arābam, protams, ka mēģinājums viņam šos līdzekļus nogriezt, viņš to nesaka. Un tas ir interesanti, ka praktiski 3/4 no gadījumiem, kad turisti ir tikuši apdraudēti, apšaudīti vai spridzināti vispār Ņemenā, tas ir Maribā, šajā tūkstnesī, un tas ir veids, kā šīs vietējās ciltis atbild uz valsts negatīvu vai nevēlēšanos norēķināties ar viņiem. Jo turisms, kā mēs jau saprotam, ir valstis biznes. Izmēr Latvijas. Mums vispār viss savādāk. Tāpēc šeit valsts veido tāpajā, kas nodarbojās ar labdarību. Bet tur valsts biznes ir turisms, un šis te vietējais plāns skaidri un gaiši vēlās redzēt savu daļu no šī valsts biznesa. Tas nav, un rezultāts ir tāds. Kas ir būtiski, tad man zināms ir konkrēti zināmi 2 gadījumi, kur Sanas pilsētā tīri reliģiski, drīzāk politiski apsvērumi dēļ mēģināt spridzināt Lielbritānijas un ASV vēstniecību, bet tas jautājums ir samērā skaidrs, ko viņi mēģinājuši paust. Viens gadījums ar pilnīgi tādu neskaidru, bet vairāk vai mazāk, varētu teikt, reliģisku fanātismu saistīts starpgadījums ir saistīts ar šo te Ladidovānu, šo centrālo Kavramūtas ielēju, kur arī tas ir viens no galvenajiem turismu objektiem, kur tiešām pilnīgi bezsakarā uz ceļa tika nogalināti virkne beļģiem, un tas bija tiešām saistīts ar to, ka no 2 cilvēkiem, 2 jauniem vīriešiem, acīm redzot, kaut kādā kontekstā bija ļoti uzstājīgi paskaidrots, ka Dievs potenciāli tā varētu minēt. Tas bija tāds briesmīgs gadījums. Tas ir fundamentālis gadījums. Tas ir tāds, bet Ņemenā tas nav galvenais uzskats. Un vieta ir tāda, ka principā jau arī braucot uz turienes mēģināju saprast, kādā veidā mēs varētu vispār, kādā veidā to jautājumu risināt, kādā veidā šos iespējamos starpgadījumus novērst, vai kā viņus iespējams varētu preventīvi kaut kā paredzēt. Un es sapratu, ka ir viens veids, jo tas, teiksim, sākotnējā mūsu noruna bija tāda, ka mēs varētu kontaktēties ar šīs firmas pārstāvju sanāku, teiksim, kaut kādas jaunas ziņas, un viņš varētu to ziņot. Un tad es arī sapratu, ka tas absolūti nestrādā, jo varbūt, ka tas strādāt kaut kādā, teiksim, Latvijā, piemēram, vai kaimiņu valstīs, bet tur strādā pretējā visā. Tur tik tiešām visi informācija nāk no paša vietējā zemkopja, un ja tu esi draugs, vai tu esi cilvēks, kur pieņem,
tad tā informācija, ka tevi nonāks, tad uzstādījums ir kontaktēties. Un līdz ar to, tas ir interesanti, ka visu šo, arī grupu braucienu laikā mēs vienmēr esam strādājuši, kā mēs esam strādājuši roku rokā ar vietējiem iedzīvotājiem. Līdz ar to panākot to informācijas plūsmu vienā, plus mīnus vienādā līmenī. Tādā veidā, ka mēs varam būt droši par to, ka, ja gadījumā radīsies situācija, ka kaut kādas pārdomas varētu rasties, ka kāds noteikti varētu to pateikt arī mums vienu dienu iepriekš. Un balstoties uz šādu principu, mēs arī paldies Dievam esam līdz šim nonākuši pilnīgi kādiem ekscesiem un tās visas grupas, kurām mēs braucām, ir atgriežos mājās pilnīgi spējīgs un veselas. Man pašam bija ļoti interesanta situācija tajā pašā pirmajā braucienā, kad mēs braucām trietā ar šoferu no vietējo poligonu, un mēs iebraucām tādā mazā pilsētņā. Par pilsētiņu būtu varētu būt nosaukt, tad ciematulī. Paēst pusdienas, un mēs iebraucām, apstājāmies, pasūtījām pusdienas, gaidām šīs pusdienas uz tādas loģijas, lielāka terasa. Un vienā brīdī pēkšņi mēs pamanījām tādus čaļus, kur gara auguma, kā mājas, un arī bārdas trīsreiz garāks, kā māja, piedodinājumu. Nu, tāds fakts. Un tad izskatījās pēc tā, ko mēs zinām, kā vajadzētu izskatīties moģikari. Viņam arī personāls maģāja, tāda normāla parāda. Viņi bija vien no tiem. Un visiem viņam, protams, ka vecot bija automāti. Un pistoles pie sāniem, viņš šeit bija samērā nopietni. Viņi visu laiku šausmīgi uzstājīgi skatījās uz mūsu pusi. Un vispār, zināt, ir tāda, dažreiz, kad nepatīkšanas tuvojās, ir tāda sajūta, ka viņas nāk, un jūs to jūtat jau kā no attālu. Man bija tieši tā sajūta, ka viņi skaidrs, ka būs sūdi būs. Un vienā brīdī mums sanāca tā, ka šī terasa bija robežojās ar šo ciemataļu laukumu, kur tālāk bija kata tirgus. Un pēkšņi tāds milzīgs džips piebrauc starp mums un to laukumu, un praktiski es sapratu, ka mēs tajā brīdī esam pilnībā nošķirti no jebkādas redzamās vietas. Mēs tik tālāk kas notiek, man viens nezinu, kas notiek uz terases, to zina tagad tikai mēs un šie te vīri. Viņš kā pārā, viens no viņiem, galvenais, tas arī bija, tas mežonīgais bārdājums. Viņš pienāca pie galdiņu, un tajā brīdī, kā atvērās šita durvis, un tur sēdēja, vēl čup par tādiem pašiem. Un vienkārši uz mūsu pusi pāri beņķiem vienkārši pavērst automātu stokri. Tad es tā skatījos un domāju, laikam, ka tagad ir šitā, ko tagad, tagad ir vienkārši tāda situācija. Un tas vīrs pienāca klāt pie mūsu galda un ārā valodā sāka runāt ar manu pavadoni. Jāatzīst, ka es ar arābu valodu nepārsinu, es zinu tikai pāris. Un es saprotu, cik lai man nenosauc par ēzeli, tas ir tā, pārējais ir tā plus mīnus. Un es klausos un es jūtu to, ka neko nesaprotu, bet ka tā saruna galīgi nav pozitīva. Un ir ceļš, ka ļoti neraksturīgā formā šis, teiksim, diviem nepazīstamiem cilvēkiem arābiem runāt tādā formā vispār nav pieņemts. Līdz ar to varēja just, ka tur viss vēl uz kreiso pusi. Un sarunas laikā viņš arī šis vīrs vairāk kārtīgi uz mani norādīja roku ar pirkstu, gan ir teju, vai kas vispār arābu pasaulē nav pieņemts un kas ir apvainojoši. Un es sapratu, ka tā situācija kļūst ar vien nepatīkamāk. Un es vienkārši tajā brīdī skatījos un domāju, ko tagad dara. Kas tagad būtu darāms visādajā situācijā? Es varu, ka darāms principā nav nekas īpaši. Un tad es domāju, ka tā kā lacīm redzot, tad visi tuvojās loģiski izskaņēni, un tas vienkārši vienīgais, ko varētu darīt, vistulbākais, ko varētu darīt, būtu tas, ka viens man tagad teiktu, lai es tagad eju kāpju mašīnā, man tagad vēdīs kaut kur tur liks kaut kādā bedrē, kaut kā visādi slikts pret mani izturēsies, un respektīvi, tas viss lētais. Tā, es domāju, viņš būtu to lētu, vienkārši, lai es tajā visā iesaistītos. Un es tā vienkārši tā skatījos, viņu vienā pārņēmu tādu šausmīgi tāda mierīga sajūta, es vienkārši to savu džambiju vienkārši pabīdīju tā, lai gadījumā viņš man nāk klāts, lai es vienkārši varētu viņu nodot. Vismaz vienu, vismaz kaut kādā veidā to situāciju padarīt drusku dārgāk, vismaz tādu interesantāk, jo tajā gadījumā tas būtu kārtējais lētais stāsts par ārzemnieku, kurš tiek barots ar samazinājumu, kamēr viņi izpērk zatlers, piemēram. Wow! Un vēl man būtu, tad mājās man tā situācija nelikās paša. Bet kas ir interesanti, tad tas viss atrisinājās drusku vienkāršāk, jo viņš kaut kādā brīdī tā saruna beidzās. Viņš aizgāja, iekāpa mašīnā, un tā mašīna pabrauca uz priekšu.
un kaut kur tur drusku tālāk apstājās. Un tad es prasīju, skatījos uz savu vietējo draugu, Tahām, es viņam teicu, kas ir? Un viņš pastījās un teica, inšallā, kā Dievs lems. Un es skatījos, es teicu, tā ir vissūdīgākā atbilde, kādu tu man var dot. Viņš teica, nē, tā ir vislabākā atbilde, kāds tev var dot. Un tad es par to aizdomājos, un par šo atbildi kā tādu, un es aizdomājos par šo uzstādījumu kā tādu. Un man jāatzīst, ka kopš tā brīža, kad mēs sākām par šo tēmu, tad viņus pār runāt, es par to domāt, jo vairāk par to domāju, jo vairāk es sapratu, ka viņi bija absolūti taisnīgi. Un vēlāk tas man varbūt novēc pie dažādiem citām atklāsmēm. Bet būtiski bija tas, ka tajā brīdī mēs vienkārši nolēmām sakāt mašīnā. Un ar mašīnu, kad mums bija čips, mēs vienkārši izbraucām ciematu no otras puses. Vienkārši apbraucām apkārt un pa tūkstnes joņojām, izgājām ārā uz lielās ielas, lielās strāstas, apmēram 5 kilometrus no tās vietas. Līdz ar to potenciāli, ja gadījumā viņi arī pamanīja mūsu neklātbūtni, tad viņi jau mums bija handicaps konkrēts. Un tad mēs nobraucām līdz pirmajam apsardzes postenim, un tur mēs paņēmām vienu čalu ar automātu, kurš brauc mums blāvi kopā ar mums, mēs viņu barojām ar katu, un viņš vienkārši tur sēdēja mašīnā, un pats jūtās droši vien tīri apvienāts ar dzīves, pēc ka viņam bija kāds par brīvu. Bet es tā skatījos, un es domāju, tajā brīdī es aizdomājos tieši par to turismu policijas funkciju un tādam jaunam puisim, ģimenietim, kurš principā strādā par šauteņu vīru tikai tādēļ, ka viņam kaut kāda naudiņa par to ienākās, domāju, kāda viņam baigā interesi ir tikai tādēļ, ka vienu baltu vākstu nevar normāli laidus no vienas pilsētas līdz otrai. Un tajā brīdī jau tur arī nav viņam kāda nozīme to darīt. Un principā tas drošības vai nedrošības jautājums, jūs zināt, tomēr laikam balstās tajā atbildē. Tas ir inšallā un viss pārējais jau ir pievienotā vai atņemtā vērtība vai papildus lietas. Neko citu, diemžēl, tajā visā nevar teikt. Bet, protams, kaut kādi preventīvi mēri, tas ir preventīvs mērs, ja ir labs cilvēks ar ierocis, un zināt, ka mēs bijām šajā pēdējā braucienā, tad bija Lielbritānijas, turisti no Lielbritānijas, un viņiem brauc līdz vienkārši bruņu transportierus. Tas bija reāli smieklīgi, ar tādu kalibru ložmetēju augšā un milzīgi patronu krasti. Tas ir tas vizuālais arguments, ka cilvēks potenciāli, kurš varētu ienākt prātā, ka viņam vajadzētu nošaut šodien kādu britu. Uzreiz pēc pusdienām viņš ieraugās bruņu transportieru, viņš varbūt domā, droši vien citu, piemēram, vai vēl kādā nedzīvi. Bet tas ir tikai tik daudz. Bet jāatzīst, ka kopumā ņemot tiešām, piemēram, vidējais jemenietis, viņš pēc būtības nav neagresīvs, ne viņš arī, kaut kādā veidā mēģina būt uzbāzīts, kas ir šausmīgi atšķirīgi no daudzām arābu zemēm, piemēram. Parasti visjaunākais piemērs vienmēr ir Ēģipte. Cilvēks ir no Ēģipte, saka, jā, man viņi visu laiku uzbāžās, un es netiku viņiem rālā, un tad līdzīgi. Arābi visi ir briesmoņi un targaši, un vēl tas kaut kādā šausmīgi daudz rupi vārdu par saikolu un līdzīgi. Bet jemenieši vispār neuzbāžās. Viņiem ir pie kājas, vai kaut ko nopirksiet vai nenopirksiet, arī tirgu. Viņi, protams, piedāvā tās lietas, viņi, teiksim, ja gadījumā jūs sākat par viņiem runāt par cenu, protams, tas jums interesē, un viņš būtu arī diskusijā ielaidās, bet uzbāzība kaut kāds mēģinājums jums kaut kādā veidā, vai, kaut kādā veidā jūs ievilināt kaut kādās mistiskās lietās, absolūti nav raksturīgi. Un interesanta lieta tāda, ka vidējais turists Jemenā ir radījis par sevi samērā kretīnisku iespēju.